bibliotēkā 1. martā notiks Kārlim Ķezberam veltītas izstādes atklāšana. Pasākumā piedalīsies rakstnieka meitas Dace Ķezbere un Mārīte Plūme. Pēc atklāšanas filoloģijas zinātņu doktora Ingūna Daugstes Silassproģe stāstīs par Kārļa Ķezbera dzīvi un daļradi. Ir sākti sagatavošanas darbi, lai uzceltu piebūvi Tukuma Ernesta Birznieka upīša 1. pamatskolai. Projekts paredz uzcelt piebūvi, kur atradīsies ēdināšanas bloks, mācību kabineti un funkcionāli saistītas telpas. Vienlaikus rekonstruēs arī ar būvniecību saistītās skolas telpas. Līdz 3. martam iespējams pieteikties vai pieteikt kādu sev zināmu cilvēku Imanta Ziedoņa fonda viegli organizētajam apbalvojumam Laiks Ziedonim. Tiks cildināti cilvēki 5 kategorijās – zinātnē, novadpētniecībā, tautsaimniecībā, literatūrā un darbā ar bērniem un jauniešiem. Katrā nominācijā laureāts saņems cildinājuma apliecinājumu un 3000 eiro. Par naudas balvas fondu rūpējas Borisa un Ināras Tetereva fonds. Sīkāku informāciju meklē www.laiksziedonim.lv. Soču olimpiskās spēles ir beigušās, un Tukumam ir ar ko lepoties. Andris un Juris Šici ieguva bronzas medaļu kamaniņu divniekos, kā arī kamaniņu stafetē kopā ar Mārtiņu Rubeni un Elīzu Tīrumu. Brāļu Šicu treneris ir tukumnieks Jānis Liepa. Liels prieks par bobsleju četrniekiem, jo Oskars Melbārdis, Daumans Treiškens, Arvis Vilkaste un Jānis Strenga ieguva sudraba godalgu. Viņu treneris ir tukumnieks Jānis Ozols. Latvija lepojas arī ar Martinu Dukuru, kurš ieguva sudraba medaļu skeletonā.